49. gada 25. marts viena no traģiskajām dienām latviešu tautas vēsturē. Vienas nakts laikā, pamatojoties uz apzinātiem apmelojumiem, uz Sibiriju tika varmācīgi deportēt 4000 Latvijas iedzīvotāju, gan atsevišķi cilvēki, gan veselas ģimenes. Taču tas bija tikai sākums. Kopumā 49. gada laikā republikā tika represēts un izsūtīts 43 321 cilvēks, no kuriem daudziem nebija lemts atgriezties. Daudz atgriezās ar smagi iedragātu veselību. Tika izpastīts ļoti daudz ģimenes. Stalniskajām teroram un represijām tika pakļaut praktiski visi Latvijas iedzīvotāju slāni. Tā rezultātā sabiedrība zaudēja spējīgāko zemniecības, strādniecības un inteliģences daļu, kas novērt pie tautsemniecības pagrimumu kultūras vērtību nopietnas deformācijas. Ņemot to visu vērā, Latvijas cilvēktiesība aizstāvēšanas grupa Helsinki 86 dara zinām, ka šā gada 25. martā 18:30 grupas locekļi pieminot Stāļina kulta upurus noliks ziedus brīvības pieminieku pakājē. Un tas nav viss, es jau nolasīšu jums krievu variantu, priekš tiem, kas nesaprot latviešu valodu, ja? Во время сообщения Латвийской правозащитной группы Хелсинки-86 во время культа личности Сталина репрессии были подвергнуты все национальности, проживающие в Советском Союзе, в том числе и народ Латвии. 25 марта 1949 года трагическая дата в истории латышского народа. Руководствуясь необоснованными и ложными обвинениями, скрытно под покровом ночи в Сибирь были насильственно депортированы 4000 жителей Латвии, как отдельные лица, так и целые семьи. Но это было еще начало. В целом, в течение 1949 года в республике подверглись репрессиям и высылке 43 321 человек. Многим так и не было суждено вернуться на родину. У вернувшихся же сильно было подорвано здоровье, у многих разбиты семьи. Сталинский террор и репрессии затронул практически все свои жители Латвийской республики, в результате чего общество потеряло наиболее работоспособную и лучшую часть крестьянства, рабочих и интеллигенции, что привело к деформации и торможению развития в области культуры, экономики и сельского хозяйства. Отдавая дань жертвам культа личности Сталина, латвийская правозащитная группа Хелсинки-86 стало известно, что 25 марта этого года в 18:30 члены группы возложат цветы у подножия монумента свободы в городе Риге. Просим всех жителей Латвии с пониманием и уважением отнестись к этой трагической дате в истории нашего народа. Если есть у вас вопросы, может быть, по цифрам или еще, то... Ko? Jā, es mēģināšu uztaisīt vairāk eksemplārus. И этот тоже, кто желает получить, да, вот русский текст или латышский, можете... Tā nebūs demonstrācija. Ziedu nolikšana pie brīvības pieminieka. Tas Latvijas ir uzraksts, ir uzvārdi Nedariet bērni. Jūs paši te rīcētāt uzvārīt? Mēs paši tam ģimeni, piemēram, katram tās arī mīļie bērni. Neko nevar, jo miljonāri ir Latvijā iekšā. Aplikām rokas. Nu lūdzu, va tāpēc teicāt, mēs piemēram zēni. Viņi pateica, kā būs tumšs, tad mēs liksim pašņauts. Nu viņus paņems un aizsūties uz Černobilu. Un nevajag arī. Un tā, kad Latvijā vajadzēs bērnus, tad viņi nebūs. Jā, jo tas ir jā. Mēs neko gribam likt, tikai ļauj mums brīvi dzīvot un brīvi strādāt. Neko nevajag darīt, jā. Un nevienu nelaiž, nevienu. Es pati izlauzos savu. Aiziesim pie viņiem, ar jums kopā. Un viņi atnāk. Jūsu vietā mums kaut kur jāiet. Tikko atnāks no viens, tad es neko negribu, kas šķiet vai nešķiet.
Es gribu pateikt, ka citi arī grib likt ziedus. Bet tu trūkst vietas, man liekas, ir laukums, ir vairāk nekā pietiekami. Viens brīdis jau bija, ka te bija liels pūles. Tas bija agrāk. Lai otrais tas neatkārto. Vai jums nešķiet, ka to pūli rada valsts varas pārstāvji? Nevis pats tas pūlis, kas ir sanākuši. Es tā nedomāju. Jūs uzskat, ka viss iet tā kā vajag, ja? Ar durkļiem demokrātiju. Jūs jau atkal sabieziniet krāvu. Nē, es nesabiezinu. Vienkārši mēs uzņemam vairākus viedokļus, ja ne cilvēki. Jo lielāks skaits, jo lielāks viedokļu daudzums. Man lūgums, mēs interviju varētu turpināt kaut kur citur, bet lai citi arī varētu nolikt ziedus. Mēs gribam intervēt arī tos, Конкретно, что вы здесь делаете? Подождите. Отойдите, пожалуйста, от памятника. Или на ту сторону, или на ту сторону. Вам все понятно? Не надо создавать здесь толпу. Подождите, вы здесь толпу создаете. Очень вас просим, отойдите, пожалуйста, отсюда. Piederīga izsūtīt. Un es knapi pēdējā spēkiem tik iekšā. Lai nolikt savas ziediņas. Man asars acīs rausas, saprotīties. No ziediņa tu nolikt? Es noliku ziediņas. Tagad uz priekšu. Es īsti projām tu līdzi. Mēs vairāk neko Pastāvēt arī te nevar. Nu, jūs pastāviet. Bet kāpēc viņi nevar pastāvēt? Nu, viņš nostāvē. Viņš taču neizskatās ne pēc huligāniem, ne pēc kaut kādiem bīstamiem elementiem jums ar formām. Vai pēc izskatu var pateikt? Paklausieties, es domāju, ka īpaši nevajag salīdzināt viņu ar jums, piemēram. Saprotiet, mēs taču atļāvām ziedus nolikt viņam, kā viņš Bet lai arī pastāv, kāpēc Vainīgi, ka bija provokācija un tur notiek bļaustīšanās un kaut kāda provokācija.